Čau, mīļie draugi! Čau. Mums ir 4 stāsti un 4 uzvarētāji. Un mēs šos visus 4 stāstus salikām kopā vienā lielā, skaistā un varbūt nedaudz dīvainā stāstā. Nu ko, klausamies? Klausamies! Reiz senos laikos, 2008. gadā, Rudolfs un Sabīne ceļoja Amerikā no rietumu uz austrumu krastu un klausījās Prātvētras albumu Tur kaut kam ir jābūt. Un kas tur bija? Tur bija Daugavpils koncerts. Un kāda meitene ieradās koncertā sapucējusies tā, lai iet pa sarkano paklāju, ar baltām kedām, gliteru topiņā, un uznāca milzīgs negaiss mākonis un sāka līt lietus. Viņi gāja pa dažādiem veikaliem, lai nopirktu sev kādu klēvīti, plašķīti vai kādu lietu sargu, bet viss bija izpirks. Un vienīgais, kas bija atlicis, atlika melni atkritumu maisi, kurus vienkārši viņi uzvilka tā kā plašķi un izbaudīja koncertu. Un tikmēr pienāca 2018. gads, kad kāds vecuma posmā starp tīņa gadiem un pieaugšanas vecumu vienkārši pirmo reizi atnāca uz Prātvētras koncertu un saprata, jābeidz sapņot, jāsāk darīt. Un to pierādīja viņa. Pēc 3 mēnešiem, dodoties no Dienvidamerikas uz Kanādu cauri kalnu grādām, ar kādu viņa saprata, tu esi mans draugs, un es tevi ne tikai mazliet, bet ļoti mīlu. Draugi, tiekamies koncertos!